bērniem. Tikko atnācām no Starbucks, vai ne? Pagaršosim to garšīgo dzērienu, ko viņi te jaunu vasarā ir uztaisījuši. Saucās S'mores Frappuccino. Viņš ir augsts dzēriens. Visa frappuccino ir augsta dzēriena. Viņus var pasūtīt ar kafiju vai bez, bet šitas ir s'mores. Šitas ir mint, cookies, something, piparmētra dzēriens ar maku. Un otrs bija s'mores, tas ir marshmallow, cinnamon and whatever shit. 4,45 vēl nopirks tev mazu tādu krūzīti. Nav diezgan liela. Putukrējums daudz un augsts dzēriens. Garšo pēc šokolādes. Cocoa powder. Kakao pūders. To ments, piparmētru nemaz tik daudz nejūt vispār. Miljonus kalorijas nodēļ. Nekas īpaši. Man māsa dzīvo Londonā. Galīgi ūdeņains. Labāk saldējumu nopirkt. Un savas kalorijas tērēt. Un māsa dzīvo Londonā. Un, kad es braucu pie viņas, tad uz tas kafijas veikals, bet, kā Starbucks, man liekas, viņš ir arī visāds kafijas dzēriens, tur var dabūt. Noteikti daudz no jums jau arī par to zina. Bet tur kafija ir daudz garšīgāka. Šeit viņi ir vāji, man negaršo. Es uz Starbucks vispār bieži neeju, jo mājās ir kafijas mašīna, kas taisa labāk kafiju. Diemžēl. Kādreiz bija kafija tur normāli, tad viņi jau sāk iet pa lēto, kā saka. Saudzēja kafiju un liek lēto kafiju sev tenī zemākas kvalitātes kafiju liek savos dzērienos. Un cilvēki jau uzreiz to redz. Tad viņi pacēla cenas, jo mazāk cilvēki sāk iet pirkt. Bet tā kafijas krūzīt jau visiem patīk pazīmēties, kā saka. Man pilnīgi vienalga. Un tik tiešām, dažreiz es aizēju paņem kafiju ar pienu, ja es kaut kur ceļoju, man nav mans kafijas aparāts, bet praktiski es neju uz Starbucks. Vairāk jaunieši, kas tur grib pazīmēties vidusskolā, vai arī kāds, kas iet uz biznesa tikšanām, tie varbūt aizies Starbucks. Bet principā, kādreiz es redzēju rindas un tā vairāk viņas tādas nav. Bet Starbucks ir visur arī tagad. Veikalā, pārtikas veikalā es varēju nopirkt Starbucks. Un tas veikals mums ir viens tāds no galvenajiem veikaliem, kur tev dziedātāji dzied visu laiku, un klavieris spēlē, un tad tur ģitārs nāk sestdienās spēlēt, un sestdienās tad arī tur ir, sestdienās vai svētdienās, es īsti nezinu, es jūs aizvadīšu kādreiz, kur visu ko var pagaršot, un tev tur pilns ar cilvēkiem, tur skraida tev pakaļ un bučo kājas bez maz vai laikti tu pagaršo un nopērc un tā tālāk. Nav jau slikti, kāpēc nē. Un tā es aizvadīšu uz veikalu, kur ir pilnīgi otrādi, kur visiem ir pahuvi, visi sēž un who cares, bet dažreiz nerunā angliski. Tālūk, tiekamies vēlāk.